Sveiciens visiem klātesošajiem. Ir pulkstens 2. Es domāju, mēs varētu sākt mūsu šīs dienas webināru. Šīs dienas webinārs ir principā turpinājums mūsu tādam kā webināru ciklam, ko jūs jau droši vien esat pamanījuši. Šis ir webinārs, kas seko pēc civilo aizsardzības apmācību webināra. Un šodien, mēs runāsim primāri par mūsu jauno funkcionālo moduli, ja pareizāk sakot, vienu atsevišķu sadaļu šim jaunajam modulim, proti vakcīnu pārvaldību. Šīs dienas plāns ir principā sekojošs. Būs neliels varbūt ievads par vakcinācijas, teiksim, tādu kā nozīmīgumu un vietu darba aizsardzības procesu pārvaldībā. Primāro webināra saturu daļu veidos šī demonstrācija. Demonstrācijai vajadzētu būt numur 2 un jautājumu numur 3. Tur ir, kas saka, neliela kļūdiņa šajā slaidā, bet, kas saka, piedosim mums. Pirms mēs varbūt arī turpinām ar pašu webināru kā tādu, gribēju akcentēt, ka visi rādītie dati, ko jūs redzēsiet vēlāk, ir, protams, izdomāti, tie nav reāli. Tā ka tas ir tas būtiskākais, un webināra ieraksts būs pieejams arī pēc tam ierakstā, ko mēs izsūtīsim principā visiem klientiem e-pastā. Lai arī jautājumi varbūt tās ir ierakstīti kā tāda pēdējā sadaļa, jūs noteikti droši varat šos jautājumus uzdot arī webināra laikā, jo šis webinārs īstenībā, lai arī viņš varbūt ir plānots uz 30, varbūt 45 minūtēm, visticamāk viņš būs krietni īsāks, jo šī sadaļa, kā arī es minēju iepriekš, ir visai viegli saprotama, un šī funkcionāla uzbūve ir tāda ļoti vienkārši īstenībā. Tāpēc, droši nekautrēties arī uzdot kaut kāds jautājums webināra laikā, arī ieslēdzot mikrofonu. Varat arī droši mani pārtraukt, vai arī paceļiet šo rociņu Zoom funkcionālajā iespējā. Bet labi, pirms mēs metamies runāt vispār par pašu vakcinācijas moduli, tas ļoti labi sasaucas ar mūsu Sansā grupu mērķi, kāpēc mēs vispār, kā saka, pastāvam un ko mēs darām, ka mēs vēlamies transformēt šo darba aizsardzības procesu pārvaldību, kur galvenais fokus ir cilvēks un tā labbūtība, bet normatīva izpilde tiek padarīta ērta un vienkārša. Pirms šī webināra mums arī iekšēji bija tāda diskusija, ka šobrīd ar vien vairāk ejot eksporta tirgos, mēs redzam to, ka darba aizsardzība ārzemēs netiek saprasta kā darba aizsardzība. Paskaidrošu, ko es domāju. Ārzemēs, principā, vairāk darba aizsardzības saprot kā veselības un drošības procesu pārvaldību, kas ir šis Occupational Health and Safety termins. Pēc, principā, izmantojot iespēju šī webināra laikā, es gribētu īstenībā arī to uzsvērt kā būtisku maiņu, ko mēs gribam arī panākt Latvijā, ka uz šiem jautājumiem mēs neskatāmies tikai no tādas drošības un normatīvu prasību izpildes puses, kas ir, protams, ļoti svarīgi un viss forši, bet mums jāskatās arvien vairāk šajā labbūtības un veselības virzienā, tāpēc arī mums šie pakalpojumu virzieni apzināti un strateģiski šādi ir veidoti, ka viens otru papildina, proti Sanstārs izvērtē riskus, Mēmo digitalizē procesus, akadēmija apmāca nodarbinātos dažādu prasmi pilnveidē, un izpratnes veicināšanā savukārt Optivs ir virziens, kā principā veselības iestāde, veselības uzņēmums, kas principā pārbauda šīs veselības pārbaudas arī nodarbinātajiem. Lūk, tas tā nedaudz par mūsu mērķi, bet es domāju, netērējam vairāk laiku un metamies klāt un skatāmies šo demo. Kas tam mums ir sanācis, ko mums ir, sanācis izveidot? Principā tagad esmu iegājis sistēmas demo vidē, un šo jauno vakcinācijas moduli ir iespējams, būs iespējams atrast jums šādu sistēmu, jūs ieviešat, vai, teiksim, šādu moduli jūs pieslēdzat klāt jau esošajai sistēmai zem šīs kvalifikācijas vadības sadaļas. Tātad mēs jau esam runājuši par aprīkojumu, par kvalifikāciju, un turpinājumā mēs runāsim šodien par vakcīnām un vēl webināru vēlāk par drošības datu lapām, jeb ķīmijas, lietošanas instrukcijām.
Šis viss ir veidots kā principā tāds viens modulis. Mēs viņu izstrādājām principā reizē, jo šis lietas kaut kādā ziņā savā starpā ir savstarpēji saistīts. Tas, ko es gribētu minēt, un to arī mēs paskatīsimies ar pāris piemēriem, ka varbūt, ja jūs jau esat mūsu esošs klients un izmantojat e-work safety sistēmu lielākā vai mazākā mērā, jūs noteikti esat pazīstami ar šo lietu, ka daudzi dati, informācija, kas attiecas uz darba aizsardzību, nāk no saucamiem risku izvērtējumiem, kas ir šī riska assessment sadaļa, ko veido darba aizsardzības speciālists, nosakot OVP punktus, instrukcijas, drošības, nepieciešamos aizsardzības līdzekļus un tam līdzīgi. Tad lielā atšķirība ar šiem moduļiem ir tāda, ka viņi principā dzīvo, kā tādu atsevišķu dzīvi, tā drīkst izteikties. Tas, protams, nav super korekti, bet, to ir vieglāk tā izskaidrot, ka šo menedžēšanu, piemēram, ko arī nosaka, kādas vakcīnas nepieciešams konkrētajiem amatiem, nosaka speciālists, un tas principā strādā atsevišķi no šiem risku izvērtējumiem. Labā ziņa ir tāda, ka tik un tā viss tiek savienots, teiksim, vienā pārskatā, proti darbinieku atbilstības sarakstā, ar ko jūs noteikti jau esat lietas kursā, kas tāds ir. Tad šī sadaļa employees, kur jūs varat daudz un dažādi atfiltrēt jums interesējošo informāciju, lai, piemēram, saprastu, kas jums vispār notiek ar darba aizsardzību jūsu uzņēmumā, cik darbinieki ir atbilstoši darbam vai cik darbinieki nav atbilstoši darbam. Un tad, kā jūs redzat, šeit ir nākušas jauni šie statusi, jeb rimbulīši klāt. Ja pirms tam mēs runājām tikai par šiem OVP instruktāžu statusu, IAL statusu un e-apmācību statusu, tad ir nākusi klāt arī šī vakcinācija, par ko runājam šodien, kvalifikācija, kas bija viena no iepriekšējā webināra tēmām. Šīs ir tās lietas, kas nākušas tādā darbinieku līmenī klāt. Un vēl tāda svarīga lieta, kā tāds labs iegūms īstenībā ir tas, ka šīs lietas iegūstot, lietošanā, ja jums viņas tiek pieslēgtas, jums arī pašiem uzņēmuma iekšienē ir iespēja nolemt, kuri no šiem kritērijiem 6 ietekmē atbilst, neatbilst darbam statusu, kas ir šis te. Proti, atgādināšu, ka šobrīd tas defaultais, jeb noklusējuma status bija tāds, ka šiem pirmajiem 2 kritērijiem bija jāizpildās, proti, abiem bija jābūt zaļiem, gan jānokārtotie obligātajai veselības pārbaudē, gan bija jābūt nokārtotām visām e-instruktāžām. IALs un pārējās lietas netika tajā ietverts, bet tas, protams, nenozīmē, ka jūs tik un tā, ka jūs nevarat šo informāciju kaut kā pārvaldīt un šo statusu redzēt. Tad tagad, rezumējot manis iepriekš teikto, ir tā, ka jūs varēsiet paši noteikt, kuri statusi šo atbilst, neatbilst kopējo kritēriju ietekmē. Piemērs tam varētu būt tā, ka jūs esat uzstādījuši, ka visam jāatbilst. Proti, jābūt gan OVP, jābūt gan instruēšanās faktam, nokārtotam izsniegtiem aizsardzības līdzekļiem, nokārtotai kādai iekšējai apmācībai, visām vakcīnām jābūt reģistrētām un jābūt arī kaut kādiem kvalifikācijas reģistrētām visām kvalifikācijas, teiksim, apliecībām. Varat arī darīt tā, ka tikai pirmie šie 5. Ja? Tas viss ir izdarāms sistēmas uzstādījuma sadaļā. Varu parādīt ātri šo vietu, atverot jaunā cilnē šo sadaļu. Principā, rekur arī tas ir checklist of employees sadaļa. Es spiestu labot un pateiktu, ka šo vispār es neiekļautu, kā šo kritēriju vai pretēji iekļaut. Ja? Ļoti vienkārši, un tas tikai parāda to, ka sistēma kļūst ar vien vairāk tāda konfigurējuma jūsu paša uzņēmuma, teiksim, līmenī. Tā, tas bija tāda neliela, bet svarīga atkāpe par šiem statusiem, kā viņi, teiksim, turpinājumā varēs strādāt. Bet tagad jau aplūkosim tuvāk pašu vakcīnas moduli, kā tad viņš īsti strādā. Lūk, šim nolūkam es esmu atvērsim vienu darbinieku, paskatīties tātuņās.
Piemēram, šobrīd Amēlijai it kā redzams, ka visas vakcīnas ir ok, viss ir izdarīts. Kāpēc to tā sistēma rāda? Jo viņai īstenībā neviena vakcīna šobrīd vispār nav nepieciešama, bet, lai tā kā nemaldinātu jums, vai ir vai nav, teiksim, es nolēmu iet šo ceļu, ka arī šādos gadījumos, ja nekas nav, viņš rādās kā zaļš, šis status. Ja? Bet mēs zinām, ka īstenībā viņai šobrīd arī neviena šī vakcinācija nav nodefinēta, bet mēs to tagad vēlamies izdarīt. Kā tas viss notiek? Aiziesim nedaudz atpakaļ. Es tuņās atradīšu Amēlijas, atvainojos. Šeit sistēmā caur filtru. Mēs redzam, ka šobrīd viss deg zaļš. Vienā brīdī jūs administrējot šo sistēmu, kas ir, piemēram, cilvēks, kas ir atbildīgs par darba aizsardzības procesu pārvaldību, viņš nolemj, ka vakcīnu sadaļā, ko var atrast šeit, uzspiežot šīs daļas atverās, principā visas jūsu uzņēmumā nodefinētās vakcīnas, kas tā kā būtu nepieciešamas, vai arī kas ir kaut kā rekomendējams. Šeit jau ir saraksts ar 5 vakcīnām, bet pievienot jaunu ir gaužām vienkārši. Jūs principā spiestu plus podziņu, uzrakstīt šīs vakcīnas, teiksim, nosaukumu. Varat arī kategorizēt šīs vakcīnas, ja tāda nepieciešamība ir, bet šis ir vairāk tāds kā optional, ja tāds papildus kategorijas, kategorizēšanas iespēja, un norādīt daudz un dažādus iespējamos periodus. Piemēram, vakcīna, kas ir principā vienreiz tikai jāveic, viņai nav nekāds periodiskums, ir reizi mēnesī, reizi gadā un tam līdzīgi. Ja? Descriptions, jeb apraksts, tas ir arī optimālā lieta, ko var pielikt, bet tā nav obligāti. Spiežot saglabāt, jums arī šis mazais reģistriņš arī tiktu tā kā izveidots. Šeit mēs jau tālāk redzam, cik amatiem un cik darbiniekiem kaut kādas konkrētas vakcinācijas ir nepieciešamas. Ja? Un šajā brīdī apskatīsimies to gadījumu, ka Amēlijai tiek piešķirta konkrēta nepieciešamība kādu vakcīnu reģistrēt. Ejam atpakaļ uz šo te sadaļu un hipotētisks piemērs, pieliksim šo te rotavīrusa poti viņai kā nepieciešamu. Es šobrīd esmu kā speciālista lietotājs, tāpēc es šādu lietu vispār varu izdarīt. Apskatīsimies, kā tas izskatās. Tad es spiežu View un es redzu tos participants sadaļu. Ja es tagad būtu, piemēram, lietotājs, pārslēgsimies tam nolūkam un uz citu lietotāju, kuram nav šādas tiesības, piemēram, Markam, tad es varu apskatīties tikai šo te reģistru. Es nevaru, principā, es atvainojos, šis nebūs labākais piemērs. Es pārslēgšos uz šo te. Kam nav šādas tiesības, es nevaru arī pievienot. Redziet, ir tikai labot poga, bet nav skatīt poga. Lūk, bet tagad pāriesim atpakaļ uz to, kur mēs jau bijām. Un es vēlos pievienot šo te rotavīrusa poti tieši Amēlijai. Un kādas šeit ir tās iespējas? Šis atkārtosies jau arī no pārējiem webināriem, ko esam vadījuši. Mēs šo funkcionālo bloku esam izveidojuši tā, ka jūs varat iet 2 ceļus, kā to izdarīt. Individuāli darbiniekam nodefinējot, ka viņam nepieciešams tāda un tāda vakcīna vai, piemēram, visai tā amata grupai. Es pastāstīšu mazu komentāru, kāpēc tas tā ir darīts, jo dzīvē bieži tā, ka ir kaut kādi izņēmumi. Varbūt visu amatu grupu tas neatiecas, attiecas, piemēram, 80% no šīm cilvēkiem šī konkrētā vakcīna vai, piemēram, tā pati kvalifikācija. Ja? Varbūt mums ir vienādi amata nosaukumi, bet patiesībā vienam ir nepieciešama tā darbs augstumā, piemēram, otram nav. Ja? Tāpēc atkal ejot pēc iespējas lielāku šo te konfigurācijas un pielāgošanas attīstības ceļu, mēs šobrīd varat, principā, šim modulim iet abus ceļus. Lūk, mēs, piemēram, tagad aplūkosim to gadījumu, kad apskatīsimies, tātad Amēlija strādā Tech Solutions Company. Mēs atrodam šo te
Tech Solutions Company, atrodam pašu amēliju, kur viņa ir, un spiežam pievienot. Šeit viņa ir pievienota, ja, un tālāk es norefrešošu šo te darbinieku sarakstu, un mēs uzreiz redzēsim, ka viņai jau šī te vakcīnas sadaļa status jau deg sarkanā krāsā, ka nepieciešams to reģistrēt. Nu, šis ir tas gadījums, kad speciālists vai atbildīgais nosaka šīs lietas, un tālāk jau ir tā ikdienas faktiskā izpilde un kontrole, vai tas tiek izdarīts vai netiek izdarīts. Ja? Un, ja teiksim, esmu šis tiešais vadītājs Tech Solutions Company, kurš to kontrolē, kam tas ir uzticēts to darīt, es varu vienkārši ieiet sistēmā, pie, piemēram, employees sadaļas. Es tagad sāku darba dienu, es gribu apskatīties visus darbiniekus, kuri nav šobrīd vakcinējušies, kuri deg sarkanā krāsā. Uzspiežu šo te sadaļu. Un es redzu, ka kopumā ir tādi 9 cilvēki manā pāraudzībā pa divām struktūrām. Tas ir Jānis, tas ir Niko, un tam līdzīgi. Ja? Un, ja es gribu to reģistrēt, protams, es tālāk eju uz šī konkrētā darbinieka kartiņu. Un tālāk pie vakcīnas sadaļas, kas ir tajā checklistē, kontrolas sarakstā, ko jūs pazīstat latviski, es principā spiežu pievienot un norādu šīs te vakcīnas datumu. Ja es to būtu izdarītu, tad attiecīgi šeit arī parādās iekavās tas periodiskums, kad tas jādara reizi 3 gados. Viņš arī tiks uzcetots, jeb izveidots, un tālāk jūs kopējā reģistrā to arī varat, kā saka, pārvaldīt. Diezgan vienkārši. Jā, un ja ejam vēl nedaudz tā kā dziļāk, tad šo vakcināciju, ja kvalifikācijas vadības sadaļu, kā atsevišķu lietu, ko es minēju iepriekš, var atrast šeit, zem arī darbinieka profilā, starp dokumentiem un papildus visādām lietām, kur ir šis aprīkojums, ko mēs jau, pie kā mēs pieskārāmies iepriekš, proti ar kādiem aprīkojumiem vai bīstamajiem iekārtām cilvēks strādā vai nestrādā, kādas kvalifikācijas viņam nepieciešamas, ar kādām ķimikālijām viņš ikdienā strādā un kādas drošības datu lapas viņam būtu nepieciešams pārvaldīt. Un apakšā ir šī vakcinācija, par ko mēs runājam šodien. Ja? Nu, lūk, tā, tik tālu par to. Varbūt kāds jautājums radies, vai arī visi ir, kas saka, jau aizmiguši? Katrā ziņā izskatās, ka pagaidām jautājumi nav, tāpēc varbūt varam arī virzīties tālāk. Jā, principā es teiktu tā, ka mēs jau virzamies uz šī te webināra tā kā noslēguma pusi, jo, kā jau es minēju, šis būs tāds ātrais webinārs, jo funkcionalitāte ir tiešām relatīvi vienkārša un saprotama. Kas saka, jā, nav ko vairāk daudz piebilst. Es teiktu tā, ka, teiksim, varbūt noslēgumā jau vārdus nedaudz vairāk runājot, varbūt šajā webinārā var piedalās gan mūsu esoši klienti, gan, teiksim, potenciāli klienti, kam vispār nav vēl, piemēram, saskarsme bijusi ar mūsu sistēmu. Tad es gribēju pateikt to, ka par iespēju iegūt šīs jaunās funkcionālās lietas, tā skaitā vakcināciju, kvalifikāciju, aprīkojumu un tam līdzīgi, var caur mums, protams, ja vienkārši sazinoties ar konkrētu projektu vadītāju vai speciālistu, jo katrs klients var būt atšķirīgs, viņam tas vajadzības var būt atšķirīgas un attiecīgi tās pieslēgšanas nianses un tehniskā sadaļa var būt atšķirīga, tāpēc varbūt mums nav tāds viens zelta vidusceļš, ko mēs visiem, kā saka, piemērojam, jo tas viss ir stāsts par to savstarpēju komunikāciju, ko mēs tālāk jau izrunājam ar klientu, kāda ir šī vajadzība, kāds būs šis sistēmas, teiksim, ieviešanas stāsts jau individuāli, ja? Tāpēc nekautrējieties sazināties. Jūs varat rakstīt patiešos mūsu info-ēpastu, zvanīt vai arī aizpildīt šo te kontaktu formu, kas ir šajā te QR
kodā. Tas ir pieejams arī mūsu mājaslapā, bet rakstiet, zvaniet, interesējieties. Mēs izstāstīsim, parādīsim vēlreiz un arī izstāstīsim, kā šo funkcionalitāti jūs faktiski varat arī iegūt savā lietošanā. Un varbūt dubults neplīst, uzsvēršu vēlreiz, ka šo funkcionālo sadaļu, kas ir kvalifikācijas vadība ar šiem 4 blokiem - vakcinācija, kvalifikācija, jeb apliecības, aprīkojums un drošības datu lapas, jūs varat iegūt arī principā atsevišķi tikai šo te sadaļu, ja jums, piemēram, uz doto brīdi nekas cits neinteresē. Tas vairāk varbūt attiecās uz klientiem, kas nav vēl mūsu klienti vai nekādā sadarbības formā. Ja? Bet tas apzināti tā ir veidots, ka īstenībā jūs to savu darba aizsardzības procesu pārvaldību varat sākt kārtot un digitalizēt no šīm te sadaļām, jo mēs redzam, ka tā varētu būt tāda ļoti interesanta pieeja, kā uz tām lietām paskatīties, jo, ja līdz šim 11 gadus ir kārtots un skatīts lietas vienā, teiksim, rakursā, ir dažreiz grūti no prakses, mēs redzam, paskatīties uz kaut kādām lietām citādāk, un šis īstenībā labi disciplinē, teiksim, uzreiz paskatīties, kādas apliecības kuram nepieciešams, kā ar kādām iekārtām tas cilvēks strādā, un tikai tad varbūt nonākt līdz šeit juridiskā pamata izveidē, kas ir, ko mēs pazīstam darba aizsardzību jau, teiksim, 11, 20 gadus, ja? Tas nav tikai tāds, vispārējais komentārs no mūsu puses, mēs tiešām redzam, ka to tā varētu izdarīt, un tāpēc, izmantojot šo iespēju webināru beigās šo informāciju jums paust, tad jā, gribēju to vēlreiz tā kā uzsvērt. Bet lai vai kā, es teikšu, ka paldies par ātro webināru. Šis, laikam, tiešām bija tāds manā pieredzē visātrākais, bet tas jau bija gaidāms, tā ka es domāju, tiekamies mūsu nākošajos webināros, kur jau runāsim vairāk par šo te ķīmijas datu drošības datu lapu pārvaldību, kas ir šīs te, ķimikālijas. Ja? Labi, paldies jums visiem, un tad jau veiksmi darbos. Atā!